Šis ir stāsts par nav, Noā bija taisns un bezvainīgs vīrs savā ciltī, jo Noā vadīja savas gaitas ar Dievu un nodzemdināja 3 dēlus - Šemu, Hamu un Jafetu, bet zeme bija samaitāta Dieva priekšā un pilna varas darbu. Un skatīja Dievs to zemi un redzi, tā bija samaitāta, jo ikviena radība savu ceļu samaitāja uz zemes. Tad Dievs sacīja Noam: ikvienas radības gals nāk manā priekšā, jo zeme ir pilna varas darbu, ko tie dara. Tādēļ es viņus izdeldēšu kopā ar zemi. Taisi sev šķirstu no sveķainiem skuju kokiem, ar nodalījumiem tev to šķirstu būs taisīt, un no iekšpuses un no ārpuses tev to būs izstriept ar darbu. Lūk, kādu tev to būs taisīt. Garumā 300 olektis un platumā 50, un augstumā 30 olektis. Jumtu šķirstam tev būs taisīt virspusei, un durvis šķirstam tev būs likt tās sānos. 3 stāvos tev būs to taisīt. Jo redzi, es likšu nākt ūdens plūdiem zemes virsū, kas iznīcinās visu radību zem debesīm, kam vien ir dzīvības tvaša visam, kas zemes virsū būs nobeigties. Bet ar tevi es celšu derību, tu iesi šķirstā, tu tavi dēli, tava sieva un tavu dēlu sievas līdz ar tevi. Bet tev būs ņemt līdz šķirstā no visa, kas dzīvo, no ikvienas radības 2, no visiem, lai tie līdz ar tevi paliktu dzīvi. Tēviņam un mātītei tiem būs. No putniem pēc viņu kārtas, un no lopiem pēc viņu kārtas, no visiem zemes rāpuļiem pēc viņu kārtas. Pa 2 no visiem, lai iet līdz ar tevi, ka viņi paliktu dzīvi. Un tu ņem sev no visa ēdamā priekšāšanas un sakrāj to pie sevis, ka tev un viņiem būtu ko ēst, un nodarīja, kā Dievs sacīja.